Vārds tiek dots Ādamam Jūzupam no Zemgales reģionālā handbola kluba Dobels Teneks. Jā, labdien visiem vēlreiz. Droši vien jāsveiciens gan kolēģiem, gan arī visiem ar jaunās sezonas sākšanos. Kā jau mēs te minējām, Baltijas līgā jau ir notikušas pirmās spēles. Jā, gatavošanās droši vien mums nekas tāds neierasts vai atšķirīgs no citiem gadiem nebija. Pirmssezonas treniņu nometni mēs šogad aizvadījām citā lokācijā. Mēs paceļojām pa Latviju, bijām Nīgrānas pagastā kalnos, no kurienes nāk Arturs Kuģis. Atdevām tādu respektu mūsu vārdsargam un tur aizvadījām treniņu nometnī. Tur droši vien par to vairāk varētu komentēt mūsu treneris Sandrs Veškovs, bet viss bija pēc plāna. Piesaistījām arī mūsu jau bijušo fizioterapeitu Agatu Miķelsoni, kuri palīdzēja mums. Šogad nebraucām nekur citur spēlē, bet paši uzrīkojām turnīru. Tāds izmēģinājums bija mums kolēģi no SK, pie mums bija Klaipēda un bija Islandes komanda Hordur, kur spēlē Endijs Kušners. Un tos rezultātus droši vien, ja jūs zināt, kā tur gājām, varbūt tas ir otršķirīgi, bet esam apmierināti ar šīm spēlēm, ar to, ka izdevās, lai gan mums tad nebija vēl visi, teiksim tā, jaunie spēlētāji pienākuši un vecie vēl aizdevušies prom, bet esam apmierināti turnīru. Noteikti gribēsim to turpināt organizēt arī citos gados, un tāpēc priekš mums ar tā bija jauna un vērtīga pieredze, un noteikti varam daudz ko uzlabot arī šādu turnīru organizēšanā. Tāpēc jā, tas ir par gatavošanos, par mērķiem. Mērķi mums droši vien paliek nemainīgie. Latvijas čempionātā vēlamies aizstāvēt titulu, un pirmo reizi varam teikt, ka arī Baltijā vēlamies aizstāvēt titulu, kam klāt vēl noteikti gribam piepildīt vēl vienu tādu savu mazo sapnīti un gribam Dobelē uzrīkot Final Four sacensības. Šogad mazliet arī mums nolikums Baltijas nāk pretī, jo pat ja regulārajā sezonā neapsteigsim Igauņus, ko mēs, protams, centīsimies izdarīt, tad tagad nolikums Baltijas līgā ir, ka 2 gadus pēc kārtas nevar vienā valstī notikt Final Four sacensības. Tas nozīmē, ka šogad tātad mēs vai lietuvieši organizēsim. Tā kā 50% mums jau ir un jāpārkāp vēl pāri tai astītei. Tas ir par mērķiem. Eiropas kausā, protams, gribam beidzot pārvarēt to 3. kārtu liktenīgo, bet... Atkal bosniešiem? To mēs redzēsim, jo bosnieši pirmajā spēlē izbraukumā pa 4 zaudēja turkiem. Pa 4 zaudēja? Uz Turciju ļoti negribētos braukt, bet tātad jā, šo 2. kārtu, šī būs 2. kārta tur. Tātad vai nu Bosnijas vai Turcijas komanda, to mēs sestdien uzzināsim, bet jā, tātad tālāk pa 3. kārtu mēs vēl nekad neesam tikuši un, protams, gribētos to arī izdarīt. Tas ir par mērķiem runājot. Protams, negribās, lai ir traumas komandā un lai visi tie spēlētāji, kas iesāk sezonu, var arī viņu pabeigt. Un tad pēdējais par izmaiņām. Laikam mums ir diezgan kupls tas saraksts. Mums ir 3 spēlētāji tātad atstājuši komandu, jeb nespēlēs nākamajā sezonā, un tad ir šobrīd 3 jau ir oficiāli mums papildinājuši sastāvu, un tas viens vēl nav oficiāli, tāpēc varbūt to mēs vēl kā es tur redzēju, kodos rakstos, ka tur noslēpumā, tad mēs šo noslēpumu paturpināsim. Bet tātad, jā, Māris Veškovs ir devies uz Šveici kopā ar ģimeni un darbs plus spēlēšana, man liekas, pēc spēku 3. līga, turpat, kur brāļas Butāni. Un viņam ar sezonu jau sāksies, tas mūsu skaļākais transfers droši vien ir Emils Kurzemnieks, kurš pievienojās Francijas augstākajā līgai, Kretel komandai. Tur arī mums bija tāda privilēģija, teiksim tā, šo transferu kārtot ar tādas augstas klases aģentiem un komandu, ko varbūt tādā ziņā izbaudījām šo pieredzi. Un mūsu ilgadējais kapteinis Oskars Arājs ir nolēmis likt punktu karjerai. Mēs gan zinām, ka Teneks komandā tas gan nenozīmē, ka viņš vispār vairs nespēlēs, tad Egils jau, man liekas, kāds 4 gadus beidz karjeru. Es ceru, ka mēs ar Oskaru redzēsim, bet tur arī veselības problēmas ir, un tāpēc Oskars mums ir pateicis, ka viņš beidz spēlēt, vai tā arī būs, to laiks rādīs.
Un par papildinājumiem, tātad atgriezies mums sastāvā no Ogres ir Inters komandas, no Salaspils komandas, kur vairs nepastāv, ir Aleksandrs Pacikaiļiks mums pievienojies. Un no Ludzas, īstenībā viņš jau pie mums pagājuši gadu rehabilitējās, bet šogad viņš ir pieteikts arī visos turnīros, ir Leno Kazlovskis. Un tātad šis vēl viens transfers. Tas ir mazliet tāds plašāks, teiksim, tā starp kontinentu, tāpēc tas vēl ir procesā. Un to jūs, bet gan jau arī jūs uzzināsiet tuvākajā laikā par to. Tāpēc līdz ar to ir diezgan daudz izmaiņas. Arī varējām redzēt pirmajās Baltijas līgas spēlēs, ka mums ir vēl jāsaspēlējās un, teiksim, tā jāiepazīst lielai daļai vienam otru, bet pagaidām pozitīvi skatāmies uz sezonu un ļoti ceram, ka arī tos mērķus, ko esam uzstādījuši, varēsim kaut visu izpildīt. Šeit arī Handbola federācijas prezidents, arī valsts locekļi sāk tādām sliktām ziņām, ka naudas nav, paliek mazāk, paldies tur ģenerāls konsultants, ka vispār mēs varam rīkot šādu veidu turnīru. Jums Dobelē tās iespējas, ko jūs varat piedāvāt spēlētājiem, šobrīd paliek lielākas? Mēs jau tās jau vairs nav sliktas ziņas, nekad naudas nav. Bet tāds interesants jautājums. Es gribētu teikt, ka jā, bet, protams, ja šobrīd realizējās šis pro kluba ASK projekts, tur nav nekāds noslēpums, ka ar to mēs nevaram konkurēt, kas ir savā ziņā arī labi, jo mēs ļoti gribam arī, lai mums ir arī, lai mēs ir Latvijā, mums ir līdzīgas spēles, un kā mēs redzam, Igaunijā, Lietuvā ir varbūt mazāk komandas, bet ļoti līdzīgi līmeņa komandas, kas arī palīdz pašām komandām attīstīties. Un tāpēc tikai priecāsimies, ja ASK realizēs šo projektu un tiešām būs profesionāla komanda, tad noteikti Murjāņu audzēkņiem, tiem, kas neaiziet uz ārzemēm, tas noteikti ir labs variants. Pēc tam, protams, tad mēs iestājamies rindā un arī ko varam, to piedāvājam. Mums joprojām ir šī sadarbība ar Jelgavas, vai to jauno nosaukumu neatceros. LBTU. LBTU, tātad jau turpinās sadarbība, tātad tiem jaunajiem spēlētājiem, kas pabeidz vidusskolu un tātad nāk pie mums, mēs nodrošinām bezmaksas studijas, tik ilgi, kamēr viņi nokārto visus eksāmenus sekmīgi. Tas tālāk no puišiem pašiem atkarīgs. Tagad mums ir arī pozitīvas ziņas tās, ka mēs esam mums bija projekts tagad Dobelē stadionā, tur tas viss komplekss ir atjaunots, un tas ietver sevi arī tās sporta kojas, jeb vārpu, kā tautā to dēvē, un tā ir vieta, kur šie jaunie spēlētāji var dzīvot bez maksas, un tad tātad izglītība, dzīvošana, turpat ir zāle, treniņu process, varbūt arī savā ziņā daudz, kas no pašiem puišiem atkarīgs, cik paši viņi ir gatavi iet un trenēties, iespējas ir treneris arī un spēlētājs Pančenko, kurš arī gatavs papildus darboties ar jauniešiem, tā kā iespējas noteikti pie mums ir. Vienu jaunu tēmas, viņš nespēja. Jā, mums par Vārsaku bija jautājums, jums nogadījumā jau Vārsaku pievienojas arī. Aizmirst pierakstīt, jā. Niks Lāgsda, jā, pareizi. Atvainojos Nikam. Niks Lāgsda arī pabeidzis Murjāņus. To mēs viņš Dobelnieks bija, mācījās Murjāņos, tagad pabeidzis skolu, spēlē pie mums, tas varbūt nav tāds transfers, varbūt ir juridiski, nezinu, kā tas skaitās, bet, jā, protams, arī Niks Lāgsda ir pievienojies Kuģim un Putram vārtos, un arī tas ir tas mūsu pastiprinājums. Varbūt neesmu pasakojis līdzi, bet pirms pāris sezonām, arī slēdzoši nesen, jums pievienojas arī vairāk tādi gados jauni Ukraiņu spēlētāji. Kurš šie Ukraiņu spēlētāji? Vai viņi vispār Dobelē vairs nav, vai viņi... Ļoti sen jau vairs nav, tad Rogozins un otram, tas kā aizmirsu, bet tam otram, ko mēs aizmirsu uzvārdu, tam iet stipri labāk, viņš motorā tur parādījās sastāvos un pat spēlēja kaut kādas spēles Osačī, pēc reizes. Un viņam izskatās, ka tīri ok, bet par Rogozinu tiešām pa malā jau neko neesmu dzirdējis, ka kaut kur spēlēt, bet Osačī diezgan pamanāms bija. Tur kaut kad pat uzrunājām, varbūt grib atkal atgriezties Dobelē, bet īsti tā. Šobrīd arī tas mūsu fokus ir uz šiem jaunajiem spēlētājiem, kas pabeidz tātad vidusskolu. Un tātad, ja viņi vēlās šīs studijas un plus spēlēt, tad tas ir tas mūsu piedāvājums, ko mēs varam. Un šobrīd mums, negribu atkal samaloties, 4 vai 5 tātad šie studenti mums ir, kas studē Jelgavā un tātad trenējās.